Paza, kas te vēl mēģina vasarā iespraukties ar vienu čīkī video. Mani sauc Ivona, un es esmu fake adītāja. Jo reizēm es adu, bet biežāk es neadu. Draugs domāja, ka es baigi daudz adu. Un tad viņi satika līgu un saprata, ka es vispār neadu, tikai izliekos. Tad nu te nu es esmu fake adītāja ar 4 pabeigtiem darbiem, vienu iekustinātu procesu un vienu iesāktu jaunu darbiņu. Nav slikti, vai ne? Nu, pirmais zilonis istabā būtu jāpiemina manas beidzot pabeigtās pagānu debesis. Žanetas Nitalong ietvaros diemžēl nepabeidzu. Līdz braukšanai pie Līgas uz Zviedriju arī ne, bet līdz Jāņiem tomēr man izdevās pabeigt. Īstenībā līdz Līgām. Tāpēc, jā. Man patīk. Adīju nolūk šitādas dzijas. Novita, Wonderwool, 100% vilna, TK, Superwash un Tiripiri, ko es nopirku jau ar domu šitam projektam pagājuši gadu novembrī Tallinā. Baigi reti es šitā pērku dzīju ar konkrētu nodomu un beigās arī to izpildu. Tā kā jē jau tur. Jā, nopirku 3 zilus un 2 brūnus kamolus. Beigās, principā, sapratu, ka vajadzēja tikai vienu brūno, jo no abiem man palika ļoti daudz pāri, bet tas tā. Bet, diemžēl, ar sākotnējiem 3 zilajiem man nepietika, un beigās bija jāpiepērk klāt. Adīju ar dažāda izmēra adatām, jo nepievērs uzmanību. Tad vienā brīdī konstatēju, ka esmu adījis gan ar 4,5, gan ar 4, gan 3,75, bet neredzu atšķirību, tāpēc viss ir ok. Dikti silts džemperis, man liekas, mans siltākais džemperis. Tātad modifikācijas. Nu, vispamanāmākais, protams, ir ekstra raksts piedurkņu un stāva beigās. Baigi ilgi stāvēja salocījies, tāpēc tāda smuka līnija. Pagrīzīsim otru pusi. Jā, ekstra raksts. To es pati piefantizēju klāt, tas nav pēc apraksta, bet tas ir tas pats raksts, kur es viņu pazaudēju. Rekurš ir tā aiztē. Jā. Reason, kāpēc es to iebāzu, bija ar domu paildzināt zilās dzijas mūžu. Jo sākotnē man bija tikai 3 kamoli. Kad biju noadījusi visu apaļo teili līdz piedurknēm, tas, principā, aizgāja vesels zilās dzijas kamols. Tad es domāju, izskatās mazliet neforši, bet kad toči nepietiks, bet varbūt pietiks, nezinu. Izdomāju sākt ar piedurknēm vispirms. Kad jau sāku adīt tās piedurknes, tad sapratu, ka man baigi gāli riet tas kamols uz beigām. Domāju, ja nu es iebliešu klāt brūnotē, tad tas, man liekas, paildzinās to zilo, un tad jau pārpalikus fresh bliest stāvā. Bet, nu jā, tiku ļoti maz stāvam, kad sapratu, ka nebūs, dar ko gribi. Ja man patiktu crop topi, tad varbūt vēl būtu viss ok, bet man nepatīk, tāpēc nācās meklēt vēl dziju. Nezināju, cik man īsti vajadzēs, ja cik man pietrūks. Tad drošības labad nopirku 2 kamolus, bet, kā redzat, ar vienu īstenībā pietika, respektīvi 4 kamoli, 400 grami pamatkrāsas un 100 grami kontrasta krāsas ir vairāk kā pietiekami šitam džemperim. Adīju otro izmēru. Apraksts ir ļoti saprotams, viss ir forši. Ir mēnestiņš gan kakla augšā, gan te vēl ir kaut kur mēnestiņš.
Ko jums vēl pastāstīt? Nu jā, nu tad, tā kā jau bija nopirkus to klāt kamolu, principā varēja nelikt to rakstu arī apakšā, bet tad es izdomāju, ka laikam tomēr izskatīsies mazliet more coherent, ja es iebāzīšu arī rakstu te, tad vismaz izskatās tā kā, nu tas tā kā ir plānots un domāts, tad nu ieliku. Bet jā, esmu ļoti apmierināta, viss ir skaisti un viss ir forši. Baigi dziļās atšķirības starp raksta daļu un, nu, tieši blīvumā vai valdziņu izskatā īsti nav. Nu, tur, kur ir raksts, ir, protams, mazliet bumbuļaināks, grumbuļaināks nekā tur, kur nav. Bet varbūt ar laiku tas un mazgāšanu tas tā kā vairāk taisnosies un nosēdīsies, būs mazliet labāk. Jo pabeidzu šito nakts vidū, vēl abas ar Līgu, nu, kaut kur līdz 2 naktīm, man liekas, mēs mazgājām, mērcējām viņas izlietnē un bloķējām un ko tik vēl ne. Un tad visu nakti, visu dienu žāvējās līdz bija sausi un to varēja uzģēbt un varēja sabildēties. Līdz tām bildēm es vēl neesmu tikusi, tas kaut kad vēlāk. Augstu laiku it kā vēl negribu, bet arī reizē gribu, jo gribās uzģērbt un pastilot štajā džemperī. Kaut arī, nu jā, Jāņu Līgo vakarā bija uzģērbts, jo Zviedrijā laikapstāklis to atļāva. Ir pat bilde. Jā, vot. Gribat redzēt manu kreiso pusi? Visi grib redzēt kreiso pusi. Jo stāstīju iepriekš, ka es šitiem pārstaipiem izmantoju jaunu tehniku, kur tur, kur ir garāks pārstaips, tu pieķer klāt. Nē, jā. Uztaisīju jaunu papildu valdziņu, aiz kura tad ķeksējas garie pārstaipi. Un tarā! Nē, pagā. Tarā! Nu, ignorējām manus neievilktos galus. Padušu caurumi arī vēl nav perfekti, bet gan jau, ka nekad arī nebūs. Bet tāds, nu, lūk, ir mans džempers no kreisās puses. Diezgan stilīgs, no tālu un vispār stilīgi. Bet jā, reku te var redzēt to manu tehniku ar papildus valdziņu, ko no otras puses neredz. Tikai no šitās puses. Un viņš, ķipiet tāds, kurš te var labāk parādīt? Nu reku te var. Ja tev pirksts ir gana tievs, tu vari te iebāzt, un reku redzi, ir it kā valdziņš, bet tas ir tā kā atsevišķi no pamata auduma. Nu, nezinu. Ja es vēlreiz kaut kādā adīšu kaut ko rakstainu, un tur būs garie pārstāji, es noteikti to izmantošu vēlreiz, jo tehnika ir ļoti laba. Manuprāt. Jā. Nu, laikam tas arī viss, ko es te varu pastāstīt. Ko es varu pastāstīt? Neko laikam. Prieks, ka pēc nescik gadu pēc tā, ka es to aprakstu nopirku, es kaut ko, ka to es arī uzadīju, un dzīve, jā, viss ir forši. Jā, esmu ļoti priecīga. Kaut kad noteikti arī sataisīšu labākas bildes, lai var ielikt un palielīties Instagramā, bet pagaidām šādā veidā. Pārējie 3 pabeigtie darbi ir zeķes. Man, draugam un draudzenes Līgavainiem. Šitās iesāku kādus 2 gadu atpakaļ, un beidzot pabeidzu. 47. izmērs ar 2 mm adatām, never again. Bet tā pašas vienkāršākās zeķes ar pašsvītrojošu West Yorkshire Spinners dziju, kur
kā viņu tur sauca, valnītis ar novitas dziju, un purngals ar papēdi ir no grunduļa. Nu, mega giga lielas visas, ko es varu pastāstīt. Tā jau zeķis kā zeķis. Draudzenē uzadīju viņas, un tad bija doma par mačī komplektu. Es ceru, ka viņa vēl savus nav nonēsājusi, lai vismaz uz kaut kādu brīdi viņiem tiek mačī komplekts, bet tā vairs nav mana problēma. Protams, es nezinu, kad es tās vēl paspēšu uzdāvināt, jo mums ceļi ļoti reti krustojas. Varbūt tāda pasta balodi jāizsūta. Bet pabeidzu ļoti priecīga, jo reāli šo projektu vilku līdzi mēnesi no mēneša, gadu no gada, un tad vienkārši laiku saņēmos un uztaisīju. Es ceru, ka derēs, jo aptuveni atceros viņu kājas izmēru, aptuveni piemērīju uz cita 47. Nu, aptuveni, karoči, ir zeķis, un galvenais jau ir, the thought that counts. Pārējais tas jau paliek viņu ziņā. Gribēs baigi notievies kājas. Otrā zeķis, manas zeķis, atkal parastas zilas, baigi ilgi gāja arī. Man liekas, 2 reiz ārdīju. Kaut kas, galīgi negāja, bet beigās aizgāja un viss ir forši. Novitā, biezā, dzeķu dzija, 8-kārtīgā. Jā, purngals ir no grunduls. Man nāk ciemiņi. Labi. Ko es teicu? Pabeidzu. Viss. Jā, zeķis pabeidz. Trešā zeķis man jau nav, jo... Is that time? Video filma. Es domāju, ka fotografā. To tu būs manā video. Trešā zeķis, drauga zeķis. Atkal 47. izmērs, bet 3 mm adata 2 pavadienos, lai biezākas un ātrākas. Nav vairs pie manis, tāpēc, jā, nav vizuālā. Anyhow, atdunot savu zeķu dziju pārpalikumiem, no tās es atdīju, man šķiet, zeķes tajā spēlē, kur mēs visi atdījām zeķes katru mēnesi. Nu, kā tā saucās? Ceļojums zeķēs. Vot, jā, un tur vienā mēnesī bija baibas jautājuķies princešu zeķes, I think. Vot, un tur es tādas, ar bizi. Bizes, jā, man ar bizi, kroči. Jā, uzadīju tās, un tad to es palaidu purngalā un kā valnītī un papēdī, un izskatās baigi forši. Pati zeķe ir 2 diegos no novitas, kaut kādu, kā viņi tur sauc, nestandarta, bet exclusive, mazā tirāžā speciālā kaut kādu zeķe, dzija, ko viņi izlaida, bet, jā, es parasti baigi priecīgi un sajūsmināta par novitas dziju. Šitajā es mazliet vīlos, jo bija nenormāli daudz mezglu iekšā savienos. Atnāca un mani tagad tracina. Šīm zeķiem bija mazliet nestandarta papēdis. Nē, ne pats papēdis, tas bija parastais, bet sādījuma noraukuma daļa. Tur man bija mazliet nestandarta pieeja, jo viņam ir dikti plata tā kāja, un man šķita, ka jā, tam vajadzēs nestandarta pieeju. Respektīvi, ko es darīju, tas bija norauts
Nu, es par šito te līniju runāju. Parasti caur vienu, reizēm pat katrā, jo, kad ir slinkums, kad gribas ātrāk, bet parasti caur vienu, bet šeit man bija kādu laiku noraucu ik pēc 2, un tad ik caur vienu, nu, lai paplatinātu tieši to potītes daļu, jo viņam tur tā ir visplatākā. Un principā, jā, nu, sēž labi, priecīgs, staigā, tāpēc jau vairāk viss uz rokām neko nevar parādīt. Tā kā ļoti izdevies projekts, darbiņš, jā, priecīgi. Tas, laikam, arī viss, ko jums pastāstīt. Viens liels rakstains džemperis, 3 zeķes, nu nav slikti, vai ne, priekšpabeigto darbu rubrikas. Tagad varam pāriet uz procesa darbiem. Un šajā sumiņā man ir paslēpies jauns džemperītis. Pavisam nejauši man iesākās tīkliņa džemperītis. Vispār visu vasaru gaidīju Žanetes tīkliņa džempera apraksta iznākšanu. Un tad tas izgāja beidzot, un es sapratu, ka, principā, es jau pagājuši gadu kaut ko līdzīgu uzadīju. Un vai man tiešām vajag vēl vienu. Tāpat laikā es skatījos vienu jaunu krievu blogeri. Nu, viņa pati ir jauna, nevis jauna blogera. Un šamējā tamborē entos tīkliņu topus un saka, ka baigi modē. Tad, nu, es arī domāju, ka man tādu vajag. Jau, kad domāju par Žanetes krekliņu, Dzija man jau bija noskatīta. No krājumiem. Knitkrate, kurš atceras vecos labos laikus. Man Knitkrate Dzijas ir ļoti daudz. Viņiem bija laba Dzija, interesanta. Vienīgi žēl, ka tikai par 2 vienām 4, tā kā daudz, nu, neko gudru nevarēju līdz šim izdomāt, tāpēc stāvēja, joprojām stāv plauktā un vienkārši man priecē, kas arī nav slikti. Bet, nu jā, tātad Dzija, Uru Yarns un Vidalāna. Es atvainojos, etiķetes ir no dirs izvilkts, bet kas ir ar to jāstrādā. Tātad. Un šitāds krāsīts. Tātad Bordeaux ir Vidalāna, un tas ir mums 50 Superwash Merino, 30 lins un 20 zīds. 365 metri uz 100 gramiem. 2 tādas man ir kūciņas. 4, nu jau kūciņas. Un tad šitā ir Uru Yarns. Un tā mums ir 70% Superwash Merino, 20 neilons un 10% stelīna. To var redzēt, tas mazos spīdumiņus. 274 metri uz 100 gramiem. Vot. Šitajam lins to zīdu principā tā kā atceļ. Jo parasti, kad tu dzirdi, nu es dzirdu vārdu zīds, būs baigs soft, nav. Diezgan kokaina, nē, nu nav slikta, galīgi nav slikta, ļoti forši. Bet ļoti kokaina un to linu, tas lins, man liekas, ir vienkārši uzmests virsū. Var visu laiku piņķerēt viņu ārā. Bet jā, nu nav tik soft, kā parasti, nu, kad tu dzirdi vārdu lins, nē, zīds. Bet varbūt tas mainīsies pēc mazgāšanas. Tad to es jums došu zināt, kad līdz tam procesam, kad līdz tam etapam es būšu tikus. Vai man pietiks projektam tikai to, kas man ir, nezinu, bet par to es arī jūs turēšu lietas kursā. Bet vēl klāt šitam, es lieku klāt šitādu smalku pavadienu. To vispār nevar redzēt. Bet tas ir 70% viskoze, 15 lurex un 15 poliamīds. Nopirku Yarns from Italy.
Nu, bija tā, ka es braucu uz Rīgu mašīnai apskati veikt, un tā ir, nu, burtiskais stūra Jānis from Italy, un, nu, nevarēja taču neieiet. Vispār gāju ar domu, nu, apskatīties, bet šitam krekliņam man, vai es parādīšu vispirms, tas te kaut ko mūldu un neko nestāstu. Nerādu, tikai stāstu. Nu jā, reku krekliņš, šitāds. Uzliksim uz pakaramā, lai vēl labāk saprast. Vot. Jā, lūk šādi. Jā, sākotnēji šitam bija doma, es gribēju mazos mini fliterīšus. Bet, diemžēl, Jānis from Italy nebija nekas, kas mani uzrunāja. Un baigi meklēt internetā es arī negribēju un nemeklēju. Tāpēc atradu tā kā second best opciju un paņēmu šitu. Te ir 100 grami. Un tad atbraucu mājās, skatīties daru vai nedaru. Tagad esmu ļoti priecīga, bet sākumā man bija mazliet bažas, ka šitajā bēšajā ir sudraba spīdums, bet šitajā, nu, negluži zelta, kaut arī tagad tā mazliet varbūt izskatās, bet, nu, ir siltais tonis, un tad man likās, ka, nu, kā būs, ka man būs, nu, siltais ar augsto spīdumu. Neko taču nevar, nu, atšķirību nekādu neredzu. Tas spīdums ir tik, nu, viegls un neuzkrītošs, bet tajā pat laikā ļoti patīkams, kad uzspīd saulīte, tāpēc man liekas, ka kopā sadara tīri tā neko. Adu, tā kā mazliet pēc Dašas meistarklases, ielikšu linku aprakstā, mazliet tā kā pēc atmiņas no apraksta, kuras tamborēju to minīs 4 džemperi. Starp citu, tas ir tas džempers, kas mazliet pavīd manā gadu novēlotajā nometnes video, ko es izlaidu tad nesen. Tā kā jā, nu kaut ko funkcionēju, kaut ko lieku kopā, bet, nu, principā vienkārši tamborēju uz priekšu un tad jau redzēs. Un kakla daļa ir adīta. Reku, mans smukais valnītis. Jā. Kaut kur dzirdēju, ka esot baigi stilīgi apvienot adīšanu ar tamborēšanu, jeb vai tamborēšanu ar adīšanu. Un es taču arī gribu būt stilīga, tāpēc es izdarīšu šo šādi. Un vispār man ļoti patīk, kā tas te izskatās. Arī piedruknēs un stāva valnītī arī tas būs adīts un tādā pat krāsā. Nu, ar cerību, ka man pietiks manu 2 bordo visam džemperim. Bet, nu, principā tā kā tas ir viens liels improvizācijas projekts, gan jau es varēšu kaut ko adjust, kad if and when vajadzēs, vai ne? Jā. Atliek šobrīd vienkārši turpināt uz riņķi, kamēr varēšu apvienot, atdalīt piedurknes, bet tanīpat laikā, man liekas, man vajag iesākt mazliet plecu shapingu, lai nav tā kā Madonnai tie asie pleci. Kaut arī tīkliņa kopējais audums būs diezgan vijīgs, tā kā nevajadzētu būt nekādiem asiem leņķiem, stūriem, tāpēc vēl padomāšu, ko es un kā darīšu. Jo jau te var redzēt, ka tas muki krīt un nekas īsti nelec acīs. Bet, nu jā, early stages, tad jau redzēs, kā tur būs. Sākotnējās gaisa cilpas uzmetu ar 4 mm adatu, principā tamborē pārēju ar 3 un valnīti arī adīju ar 3 mm adām adatām. Iespējams, vēl labāks efekts būtu bijis, ja es to darītu ar vēl mazākām adatām, 2,5, bet man tāda nav, tāpēc ņēmu kādas bija mazākās un tā bija 3, un uzradīju. Bet jā, nav slikti. Ļoti patīk šobrīd.
Jā. Nu, šobrīd ir biba. Maza bērna biba. Jā. Nu, viss. Nu, ko vēl pastāstīt? Neko. Vai paspējušu pabeigt, lai vēl šo sezonu uzģērbt? Nezinu, bet, principā, gan jau arī ar kaut kādu krekliņu apakšā varētu uzģērbt, kad paliek vēsāks, bet, arī dzīvosim, redzēsim. Principā iet uz priekšu diezgan ātri, jo, lieli caurumi un tamborējas diezgan ātri. Tā, ko vēl? Laikam viss. Otrais procesa darbs ir mana No Frills jaka, kurai ir joprojām ir 2 piedruknes. Un gandrīz ievilkti gali, to mēs paslēpsim, to jūs neredzat. Abas ir pabeigtas ar iCord maliņu, tikai, diemžēl, es vienu uztaisīju nepareizi, tāpēc tas nav tik iespaidīgs. Te var tāda smuka konkrēta līnija, te viss ir tāds... Bet pūka to ļoti labi paslēp, tāpēc ir ok. Ļoti priecīga, kas man te turpina tapt. Adu stāvu un adīšu vēl ilgi un dikti. Adīšu, kamēr pietiks dzīves. Kur esmu uz šit tik liela kamolīša. Tad man vēl, protams, arī krāsiņu pārpalikumi ir, bet izadīšu visu šito un tad pieņemšu lēmumu. Sākotnēji jau doma tai jakai bija adīt čutne līdz zemē, tāds konkrēts mētelīts. Bet, 200 grami tev var tikai tik tālu aiznest, ne 300 grami, cik var. It kā klāt, negribējās pirkt un negribas pirkt, jo gribas atķeksēt Rūtas bingo to varano lodziņu, kur nenopirki, nopirki mazāk par kilogramu dzīs. Es joprojām esmu uz 500 gramiem, vai ne, meloju, un uz 100 gramu, 600, bet un tā joprojām esmu uz pareizā ceļa. Bet jā, varbūt tomēr nāksies piepirkt klāt pie Marumas vēl to zilo, jo ļoti patīk ideja par gāru jaku. Šobrīd ir, kur te piedrukne, šitik. Kas tas ir? Nē, tas pat nav tas ir adata krīt uz leju. Šitik, koroči maz. Jā, īsa vēl. Gribētos daudz garāku. Principā vēl pēc apraksta tas ir No Frills by Petite Knit. Un principā tur vēl ir jābūt kabatām. Bet adītas kabatas, nav tas labākais, jo tik līdz tu ieliec telefonu, pēkšņi aiziet viena daļa džemperim, jakai līdz pat zemē. Jā, bet viss ir atkarīgs no tā, vai es pērku vēl dzīvu vai nē. Un cik es tās nopērku UTT. Bet, šobrīd tas ir līdzņemamais projekts, kur to vienkārši jādragā uz priekšu atpakaļ mašīnā. Jebkur. Vienīgais, ka tiekam tumša dzīve, tad arī pārāk vēl nevar pādīt. Tā kaut kā. Bet ļoti patīk, kas man te top, un ceru, ka kaut kādu arī pabeigšu. Ārprāts, kāpēc es te vispār parādījos? Man tik ir lieli prieki, kur ir šampanietis jāsvin. Kurš atceras manu piedzīvojumu pirms 2 gadiem, kurš atnāca mājās jaunajā gadā, un man sagaidīja mana dzija iztaipīt pa visu māju, un mans adīglis aizvilkts aiz kamīna, kur neviens nevar piekļūt, un kur adīglis nogulē visu šo laiku. Neatcerties? Paši vainīgi, bet
Tas ir te. Es to dabūju atpakaļ. Draugs kādu stundu gulēja uz zemes un knabinājās visādiem spēkiem, ar stieplēm, ar līmlenti, ar rāķiem, nu, ar visu, līdz izknibināja to ārā. Vai es ukrasos turpināt? Protams, ka nē. Vispār nezinu, kur man prāts bija pirkt rozā dzīvi un sākt rozā jaku, bet adata, trose, paskaties, cik te marķieru. Nu, viss tagad saimniecībā noderēs. Tā kā jā, to mums atkal jāiedzer. Varēs. Man jau patīk parasti, nu, visi dekoratīvie marķierīši, bet šitās lampiņas ir the best, tāpēc ļoti prieks, ka es dabūju tās atpakaļ. 4 mm viena adata arī ir, I guess, ok. Bet, nu, trose, jā, trose ir ļoti, ļoti vajadzīga. Tā kā jā, tas ir mans lielākais jaunums un lielākais prieks. Viss, vairāk jaunumu nav. Stāstīt vairs nav ko nekam. Gribēju vasarā uzpilnēt vairākas reizes, bet sanāca kā parasti. Par nākamo reizi arī nespekulēšu, tāpēc vienkārši teikšu tā. Paldies, ka skatījies! Ceru vēl izdodas izbaudīt vasaru, lai visas radošās lietas rit raiti, un viss ir labi. Līdz nākamajai reizei! Tā! Poga nāks manā video. Poga! Pastāst par radījumiem. Tev ir mīļākais radījums? Ar to arī viss beidzas, jā? Poga saka sveiki un tā.